Raidījums Krustpunktā. Tagad par tematu, kas tika iepriekš solīts. Tas būs par reiderismu, jeb uzņēmumu vai to mantas ļaunprātīgu pārņemšanu. Latvijas biznesa vidē tā ir samērā reta, tomēr nāvējoša parādība. Parasti tas notiek izmantojot kukuļošanu, dažādas likuma nepilnības un arī tiesnešu labvēlību. Viena šādas lietas izskatīšana pēc būtības kārtējo reizi ir atlikusi Rīgas apgabaltiesa, jo prasītājs tā arī 3 gadu garumā nav spējis pierādīt, ka viņam ir likumisks pamats piedzīt no uzņēmēja 8 miljonus latu. Vairāk šajā stāstā ir iedziļinājusies kolēģi Ginta Mūrniece. Klausieties viņas ierakstu. Pirms tiesa nav teikusi savu galavārdu, nevar jau apgalvot, ka kāds ir ļaundaris, reiderists vai cita tipa nelietis, bet šajā gadījumā kāds prasīt uzprasās. Īsumā vēsture. 2006. gads notiek darījumi, kuros kāda Latvijas dzelzceļa transporta uzņēmuma Baltika Transail 2 Amerikā reģistrēta akcionāri offshore kompānijas pārdod savas kapitāla daļas šeit reģistrētai kompānijai. Visi savā starpā pazīstami. Tiek noformēts it kā jauns bizness vecajā formā. Sarežģīta schēma, bet ir dokumenti, ir paraksti, ir zināmas summas, 40 000 latu. Izklausās gan pamats priekš miljonu vērtas kompānijas, bet tajos gados tā esot bijusi parādos un pustukša. Kā rakstīts augstākās tiesas lēmumā, darījumā paredzētās saistības pilnībā izpildītas. Un var teikt, miers mājās. Bet paiet gandrīz 5 gadi un uzrodas dažādas pilnvarotas personas, kuras ASV reģistrēto kompāniju vārdā sniedz prasību tiesā un cenšas pierādīt, ka patiesībā pircējs nav samaksājis summu, par kādu viņi tajā tālajā 2006. gadā vienojušies. Un tiesot 8 miljoni latu, nevis 40 000. Uzrodas pat vēl viens līgums, kur tas rakstīts melns uz balta. Tikai šo līgumu parakstīs nevis kapitāla daļa pircējs Kolmakovs, bet kompānijas valdes loceklis Eglītis. Kad tiek apšaubīts jaunatrastais līgums, parādās teorija par to, ka bijusi mutiska vienošanās par tik lielu summu, ko tiesa respektē. Tādēļ uztur tiesvedību. Uzņēmēja, no kura cenšas piedzīt minēto naudas summu, Sergeja Kolmakova advokāts Artūrs Sveisalnieks par šo situāciju. Ko mēs redzam? Sākotnējo prasības pieteikumu iesniedz kompānija ar reģistrācijas numuru, kurš vispār nevienā reģistrā nav atrodams. Tāds vienkārši reģistrācijas numurs, kāds norādīts prasības pieteikumā, viņš dabā vienkārši neeksistē. Nav saprotams, no kurienes tas numurs radies, kam tas pieder. Amerikā it kā Amerikā, it kā Oklahomā, bet nav Oklahomas reģistrā, nevienā citā reģistrā, ne mūsu, ne Oklahomas, grūti pateikt, vēl kur varētu būt šāda kompānija. Tāda nav atrodama. Pilnvaru izsniedz šīs kompānijas īpašnieki, kuri ir Panamā reģistrēti uzņēmumi. Tā vārdā parakstāts kaut kāds Peres un Johnstons, kas ir viens no izplatītākajiem uzvārdiem šajā reģionā. Tādi cilvēki ir miljoniem ar šādiem uzvārdiem. Pārbaudot šos te Panamas uzņēmumus, kur vārdā ir parakstīts pilnvars, tur tāda Johnsona un Peresa tajos uzņēmumos nav un nekad nav bijis. Un tad tā jau ir dokumentu viltošana. Acīm redzot, mēs šobrīd esam iesnieguši arī tiesā pieteikumu, arī policijā pieteikumus par šo te viltošanu. Tālāk parādās Austrum Eiropas izcelsmes juristu parakstīti dokumenti, kur viņi apgalvo jau par kompāniju reģistrētu Oklahomā. Šoreiz tā kompānija tiešām reāli dabā eksistē, gan ar pilnīgi citu reģistrācijas numuru nekā tas, kas norādīts sākotnējā prasības pieteikumā, ka to pārstāv jau pilnīgi citi cilvēki, kuriem vairs nav nekāda sakara ar piepriekšējiem parakstītājiem, nav arī, protams, saprotams, kādā sakarībā viņi ir parādījušies, bet pēkšņi sāk tiesā uzstāties šāda kompānija ar citu reģistrācijas numuru reģistrēta Oklahomā. Tajā brīdī, kad augstākā tiesa paziņo, ka šāda papīra īsti tā kā neatbilst, tur bija blakus sūdzība par prasības nodrošinājumu, augstākā tiesa atcēla prasības nodrošinājumu, vispār praktiski augstākā tiesa norādīja, ka tā tad jāpārliecinās, vai šiem te prasības pieteikumu iesniedzējiem vispār tiesības iesniegt prasības pieteikumu, pārstāvības tiesības pēc rīcības pēc vispār viņiem tāda ir, jā. Tajā brīdī, kad šīs pilnvaras augstākā tiesa atzīst par nederīgu, parādās trešā kompānija. Jau Pensilvānijā reģistrēta ar 3. reģistrācijas numuru, to jau atkal pārstāv tie paši puikas. Parādīt, kāda viņiem ir saistība ar Oklahomā iepriekš reģistrēto kompāniju, nav saprotams, kur vēl viņiem ir saprotama saistība ar kompāniju, kas ir prasības pieteikumu iesniegusi. Tas netraucē lietu skatīt no 11. gada. Protams, dīvaini ir tas, ka faktiski neidentificētas prasības. Tas ir vienas puses atbildētājs skats uz šo lietu. Vēlāk dzirdēsiet, ko saka iespējami izspiedēji. Lietā jau nomainījušies 3 tiesneši - Ungurs, Bērziņa un visbeidzot Valberga. Aizdītās nedēļas nogalē devāmies paklausīties, kas īsti notiek, kādēļ 3 gadu garumā lieta tā arī nav sākta skatīt pēc būtības.
vai vispār sakarā ar to, ka prasītājs nav spējis pierādīt, ka ir tiesīgs kaut ko prasīt, vispār noraidīta. Un kādēļ tas nav izdarīts jau sākotnēji, kad tie, kuri gribēja piedzīt 8 miljonus, izrādījušies viltvārži, jo kompānija, kuras vārdā viņi izteica pretensijas, ASV neeksistē. To savukārt pierādījuši advokāti, pieprasot informāciju no ASV reģistriem. Tiesvedība turpinās arī neņemot vērā, ka augstākā tiesa aizdītā gada jūlijā, skatot lūgumu par ķīles noņemšanu Kolmakovu kompānijām, atzinusi, ka celtai prasībai nav juridiska pamata. Nezinu, kas noticis iepriekšējās sēdēs 3 gadu garumā, bet arī šajā, kur bija iespēja piedalīties krustpunktiem, tā arī tiesa netika skaidrībā, vai dokumenti, ar kuriem startē prasītāji, ir vai nav viltoti. Par ekspertīzes nozīmēšanu tiesnese Volberga vēl lemšot. Interesanti, ka šajā lietā pieteicies kādreizējais ASV kompānijas pilnvarotais pārstāvis Jasanskis, kurš apliecina, ka piedalījies dokumentu safabricēšanā 2010. gadā. Viņš atteicies no prasības, bet uzradies jauns pilnvarotais prasītājs Demjanovs. Es gribētu dzirdēt jūsu pamatojumu, kāpēc jūs atteicāties? Tur nav prasība, bet pamata nekāda? Jā, nav nekāda pamata. Kā jūs to varat apliecināt? Es skatījos, ka jūs pēc zvērnāt notārs apliecinājāt to. Es izpētēju visas tās pilnvaru, ko man iedod Demjanovs, un, diemžēl, ka pilnvaru neatbilst patiesībai. Jā, tāpēc, ka dibinātie, kuri parakstījuši pilnvaru, viņa fiziski neeksistē. Nu, to it kā arī advokāts ir pierādījis. Jā, pierādījis, bet es nezinu, kāpēc tiesa neņem vērā, es nezinu, es nevaru spiest. Bet man tikai mulsina tas, ka jūs taču arī sākotnēji bijāt iesaistījies šajā te prasībā. No, jebkurš advokāts nepārbauda, teiksim, savu klientu patiesībā. Es piedalījos, bet es neiedziļinājos. Tiesas laikā arī Jasanskis norādīja uz safabricēto līgumu, kuru tagad prasītājs noformējis kā nākas un nodevis tiesai. Es zinu, kas tur ir. Kas tur ir? Tas dokuments ir sakārtos, viņš ir saspriests ar taņiem. Bet Demjanovs saka, ka tā ir viņa tēva kompānija, tā Modern Group, ko viņš ir izveidojis. Tēvs parakstīja Oleg Evitis un Oleg Demjanovs. Uzrunājām Demjanovu, jauno pilnvaroto. Viņš nebija nekas. Tā bija jūsu tēva kompānija? Viņš bija pilnvarotā persona. Pēc tam viņš to nodeva man, jo ir gados, pensijā, cienījams cilvēks. Sākotnēji taču bija pilnvarotā persona Jasanskis. Pēc tam Kalmakovs viņu pārpirka, iedeva naudu un pārpirka savā pusē. Jūs varat to pierādīt? Kalmakovam vieglāk samaksāt viņam, bet zvejsalnieks skraida pa visām instancēm - televīziju, radio. Господин Звесельник, естественно, он бегает по всем инстанциям, по радио, по телевидению, по всем. Vēl interesantāk visā šajā lietā ir tas, ka Latvijas kompānijas bijušais valdes loceklis Oļegs Eglītis, kuram tā kā vajadzētu būt kompānijas pusē, nostājies prasītāju pusē, jo pats parakstījis jauno, kādu cenšas pierādīt viltoto līgumu, kur teikts, ka pastāv mutiska vienošanās par 8 miljoniem. Oļegs Eglītis, tāpat kā Oļegs Demjanovs, latviski nerunā. Ну, этот фиктивный договор, который вы подписали. Кто вам сказал, что он фиктивный? Tas ir fiktīvs līgums, kur jūs parakstījāt. Kas jums to teica? Nopirkt daudz miljonu biznesu par velti, tā nav fikcija. Jūs ekonomiku palasiet. Bet jūs 2 reizes gatavojaties pārdot vienas un tās pašas kapitāla daļas. Bizness un kapitāla daļas ir atšķirīgas lietas. Es neesmu jurists, bet viens ir tas, ko raksta grāmatvedis, otrs ir realitāte. Es šo biznesu radīju, un tas dod peļņu. Bet jūsu sirdsapziņa ir tīra? Sirdsapziņa nemoka, bet pret otru kompāniju es nevaru izpildīt nosacījumus, par ko vienojāmies. Par 8 miljoniem? Kā bija rakstīts, par to arī vienojāmies. Я могу выполнить условия, на котором мы договаривались. Ko saka uzņēmējs Kolmakovs, pret kura kompānijām vēršas prasītāji, tūlīt dzirdēsit. Банальный рейдерский захват. Все бумаги фальшивые, придуманы в 2010-2011 году. Вот и все. Banāls reiderisma sagrābšanas mēģinājums. Visi dokumenti viltoti, izdomāti 2010. un 2011. gadā, kaut arī mēs šķirāmies 2006. gadā. Viņš grib saņemt naudu. 8 miljonus? Jā. Bet cik maksāja kapitāla daļas? Tātad šī ir nereāla summa. Nu kaut vai 2 vai 3 miljonus. Cik tiesa nolems, ja lieta ies ne pa to ceļu, pa kādu domājam. Tik daudz dokumentu viltotu. Cilvēki, kuri pilnvarojuši Demjanovu, neeksistē, bet tiesa pagaidām neko nenoraida.
люди, которые выдавали господину Демьянову доверенность, их не существует вообще в природе, это пока суд не отверг. Šos līgumus ir apstrīdējis un lūdzu sacīt tos pārvietot. Tiesas sēde kārtējo reizi beidzas ne ar ko. Tiesa tiek atlikta līdz 9. maijam, lai prasītājs noformētu ticami pilnvaras un citus dokumentus, kas apliecina prasības pamatotību. Arturs Sveisalnieks, atbildētāja advokāts. Šodien mēs beidzot ieraudzījām mistisko dokumentu, uz kuriem sākumā pamatoja oriģinālus, kurus mums cītīgi teica, ka viņu dabā nesot vai nevarēja saprast par pazudušu. Tad jūs pārliecinājāt oriģinālu, tad tur nav šī līdz. Jūs saprotiet, uz dokumentu jau uzrakstīt datumu kādu gribu, ja? Var uzrakstīt, ka mēs viņu sagatavojām 2000. gadā, 1000. gadā vai 3000. gadā, taču nav problēma. Un tāpēc jau mēs šodien arī cīnījāmies par to, un tad, ja reiz tie oriģināli ir, tad zīmē viņiem ekspertīzi. Un ja ekspertīze pateiks, kā arī Zanskungs saka, ka tur viss ir nopirkt, ja ekspertīze pateiks, ka tie ir autentiski, tad darīs. Es nedomāju, ka ekspertīze pateiks. Tad, ko nozīmē autentiski? Mēs jau pierādām uz to, ka pirmkārt zīmogi pavisam citi nekā tika izmantot tajā laikā un tādas lietas. To mēs no ekspertīzes sagaidām tādu atbildi. Bet atgādiniet man vēlreiz Eglīša lomu šajā visā. Palīdzēt prasītājiem. Kā atbildētājiem palīdzēt prasītājiem? Būt atbildētāju pusē, mums atzīt. Viņš parakstīja to fiktīvo līgumu. Protams, jā. Viņam to piedzīt nevar, viņam nekā nav. Viņam var piedzīt, ja kādu summu uzrakstīt, ka no viņa piedzīt. Zvērnāts advokāts Arnis Ešenvalds arī apdraudētā uzņēmēja Kolmakova pārstāvis. Viņš taču ir acīm redzot draugi ar Demjanovu kungu, un viņi kopīgi izdomāja veidu, kādā mākslīgi radīt atbildētājiem parādu saistības. Nostādot tagad vienu no šiem kungiem, Eglīšu kungu, atbildētāju pusē, kurš nāk uz tiesu un saka, es atzīstu prasību. Eglītis ir bijušais valdes loceklis, pēc tam jau kāda... Loģikas nekādas nav. Viņš it kā strādā pret sevi, bet, acīm redzot, viņam ir internas norunas vai kaut kas tam līdzīgs. Izdarīsim darbu un būs jau labi. Viņi līdz šim brīdim jau ir dalībnieki citas kompānijas. Viņi vienkārši ir, teiksim, uz vienu roku sametušies kopā un šajā procesā, jāsaka, tur vienkārši viņi ir tādās pozīcijās. Viens ir prasītāja pusē, otrs atbildētāji. Patiesībā atbildētāji ir tie trīs, kurus mēs pārstāvam, jo tas viens atbildētājs, viņiem, ja būs spriedums par labu piedzīt no viņa, es domāju, tas, redziet, arī kas ir interesanti. Viņi 2011. gada augustā cēla prasību, un tad nebija neviena vārda, kad esot mutvārdu līgums. Tad viņi balstījās tikai uz saviem fiktīvajiem līgumiem, es atļaušos tā sacīt. Un tad, kad vienā tiesas sēdē augstākā tiesa pateica, ka tur vispār nav juridiskā pamata prasībai, tad šā gada janvārī viņi pirmo reizi atjēdzās, kad ir bijuši mutvārdu līgumi. Tad bija jāpaiet, cik tur 2,5 vai 3 gadiem, lai džentelmeņi beidzot atcerētos, ka ir bijis tā, jo viņi saprata, ka tā šķībā konstrukcija gāžās. Un pirmo procesā mutvārdu līgumam arī ir taču spēks. Viņš jēdzieniski var būt, jā. Bet pie šiem apstākļiem tur ir aiz neloģismu, bet tad ir jāklausās lietas. Šī ir civillieta, kur dominē sacīkšu princips pierādījums pret pierādījumu vai, var teikt, zobs pret zobu. Taču, kā noskaidrojam Tieslietu ministrijā, tiesnesis šaubu gadījumos ir tiesīgs pieprasīt no citu valstu reģistriem ziņas un ir tiesīgs lemt par ekspertīzēm. Šajā gadījumā paši advokāti meklē ziņas un apliecinājumus. Tas ir ilgstošs process. Tiesnesis procesa laikā lietu nekomentē, bet ļoti interesanti būtu uzzināt, kādēļ prasītājs netika noraidīts tajā brīdī, kad atklājās, ka ASV nav reģistrēts tāds uzņēmums, kāda vārdā viņi startē. Tad nebūtu lieki jātērē laiks un nauda. Nevienam. To, ka prasībai nav juridiska pamata, atzinusi arī, kā jau teica augstākā tiesa, skatot, cik pamatot Rīgas apgabala tiesa bija apķīlājusi uzņēmēju mantu. Šis pērnā gada 18. jūlija tiesas lēmums ir mūsu rīcībā. Apķīlājums atcelts, bet tiesnese Volberga turpina soli pa solim šo jau 4. gadu ilgstošo lietu iztiesāt, uzklausot arvien jaunus pamatojumus, kuriem, ja nav juridiska pamata, sēde tiek atcelt un ļauts sameklēt pamatojumu. Nav zināms, cik ilgi vēl tā. Pie lēniem tiesas izskatīšanas tempiem esam pieraduši, ko tas nozīmē uzņēmējiem, viņu biznesam var tikai iztēloties. Vai šajā lietā atbildētājs ir tik balts un pūkains, kā izskatās, arī grūti spriest. Nav īsti saprotams, kā notikusi kapitāla daļu atpirkšana no offšoros reģistrētām kompānijām, kāds bijis pamatojums.
Kādreizējais uzņēmuma valdes loceklis Eglītis, kurš parakstījis, kā tiek pasniegts viltoto līgumu, saka, ka darījums noticis, lai uzņēmums varētu bez problēmām saņemt bankā kredītu, jo uz offshoriem bankas skatījušās šķībi. Lai nu kā jautājums tomēr, kādēļ pēc gandrīz 5 gadiem sākts kaut ko prasīt, kādēļ jau darījuma noslēgšanas brīdī vienošanās nav notikusi par 8 miljoniem, kas gan ņemot vērā kapitāla daļu vērtību ir acīm redzama uzpūsta summa. To, ka šis ir tipisks reiderismu piemērs, uzskata tātad atbildētāji pārstāvji. Krimināla likumā nav šāda termina, taču reiderismu tiesas esot sākušas atpazīt. Tā krustpunktiem savukārt sacīja Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irena Kucina. Kopš pērnā kādā esot pat specializēti tiesneši, kuri skata šīs lietas Jelgavas tiesā. Ministrija nav saņēmusi sūdzības par konkrēto tiesvedību Rīgas apgabaltiesā, taču pēc Kucinas teiktā tiesnešu kvalifikācijas kolēģi ir tā, kas var tiesneši sodīt par nekvalitatīvu tiesvedību vai spriedumiem. Kopš 13. gada 1. janvāra ir uzsākta tiesnešu profesionālās darbības novērtēšana. Un šeit tiesnešu profesionālā darbības novērtēšanas sistēmas ietvaros tiesnešu kvalifikācijas kolēģija vērtē tostarp arī nolēmumu. Ja mēs tā precīzi varam paskatīties arī likumā, ietver to juridisko argumentāciju, materiāla procesuāla normu piemērošanu, kā arī tiesību palīgu izmantošanu un tā tālāk. Un no šī pirmā punkta uzskaitījuma var runāt, ka tātad tiesnešu kvalifikācijas kolēģija skatīsies un vērtēs noteikti arī nolēmumu kvalitātu un iespējamās tiesnešu pieļautās kļūdas. Ja runājam jau par 2013. gadu, kopumā no tiesnešu skaita ir novērtēti 30%, tie ir 167 tiesneši, un jāatzīmē, Tieslietu ministrija priecē, ka ir arī konstatēti pārkāpumi un ir 2 negatīvi lēmumi. Viens tiesnesis šo lēmumu pārsūdzējis disciplināru tiesā, ko disciplināra tiesa ir atcēlusi un nodevusi atkārtotai izskatīšanai, bet kādas ir sekas, tātad, ja mēs runājam par regulējumu? Ja tiesnesis ir saņēmis negatīvo vērtējumu un šis lēmums ir spēkā, 2 gadu periodā viņam notiks atkārtota profesionālas darbības novērtēšana, un ja gadījumā 2 gadu termiņā visu šo novērtējumu atkal izies, bet ar negatīvu lēmumu, tas ir pamats atbrīvot viņu no amata. Kas attiec uz šīs lietas tiesnesi Laumu Volbergu, viņas profesionālā darbība esot vērtēta pērn jūnijā. Atzinums pozitīvs. Uzņēmuma reģistra galvenā valsts notāra Gune Paidere savukārt krustpunktiem atzina, ka Latvijā nav daudz reiderisma gadījumu, taču tie ir skaļi, nekaunīgi un par ļoti lielām summām. Tiesību sargātājiem pēc viņas teiktā diemžēl pietrūkst tās augtās kapacitātes, lai šos gadījumus atklātu un vainīgie saņemtu sodu. Tā problemātika un tā cīņa preventīvi viņa var būt diezgan bezjēdzīga, ja nav šo gadījumu, kad ir sodītas personas par šādiem pārkāpumiem, kad ir šī nesolāmības sajūta. Līdz ar to no valsts puses nav parādīts tāda nopietna apņemšanās, ka mēs cīnāmies pret šādiem gadījumiem, kad mēs aizstāvam šādos gadījumos godprātīgus uzņēmējus. Tā, kad viens ir moments šī nesodāmības sajūta. Jo faktiski, kāpēc notiek vispār šādi gadījumi? Tāpēc, kad uzņēmumos ir īpašumi, ir naudas līdzekļi kontos, un visas jau šīs darbības arī, kāpēc uzņēmuma reģistrs šeit ir iesaistīts, tāpēc, ka notiek īpašnieku maiņa, tātad publiskā reģistrā parādās, kad ir jauni īpašnieki, tiek nomainītas pārstāvēt tiesīgās personas, kurām pēc tam ir tiesības doties jau uz banku, iztukšot banku kontus, ir pēc tam tiesības sagatavot dokumentus iesniegšanai zemes grāmatā, lai pārrakstītu nekustamos īpašumus, un faktiski tiek izzagts šis uzņēmums. Kā beigsies konkrētā tiesvedība, sakosim. Paldies Gintai Mūrniecei, tas bija viņas pētījums par kādu reiderisma gadījumu. Vēl pastāstīšu par to, kas gaida